Viņiem arī pirmais sāna iemetiens. Nu, ja tā varētu teikt, šī ir ne tikai 3 punktu spēle, bet varētu teikt 6 punktu spēle, jo un bīstams moments. Un vārtī! Jau 29. sekundē Daugavpilieši gūst vārds jau pirmajā savā uzbrukumā. Kļūdījās centra aizsargi un sāk izskatās Metalurgs nedaudz atgūties pēc zaudētiem vārtiem, vismaz bumbas kontroli pēdējās 3 minūtes vairāk. Viņi ir un 1-1. Negaidīts centrējums par zemi uz soda laukuma vidus. Un arī šajā epizodē kļūdījās centra aizsargi, tikai šoreiz Arķems Kuzņecovs bija pievienojies. Jā, un šī pievienošanās var dārgi maksāt. Šoreiz Steinbors vietā bija manevri kreisā laukuma pusē. Labi piespēle. Interesanti, vai par tēlošanu būs dzeltenā kartīte, vai 11 metru soda sitiens. 11 metru soda sitiens nozīmēts uz Liepājas Metalurgu vārtiem. Un 2-1. 2-1. Spēles 19. minūtē. Aktīvs Afanasjevs ir. Var veidot uzbrukumu. Skaitliskais pārsvars bija laukuma labajā pusē Liepājas Metalurgam, bet izvēlējās tālsitienu. Šoreiz pamainījuši uzbrukumu. Vai ir uzbrucēji labāk par to pašu Karlsonu? Par Metalurgs mēģina aktivizēt spēli, bet pagaidām tālāk pa soda laukumu netiek. Un tiesnesim vienmēr taisnība. Stūra sitiens. Otrajā stāvā uzvar Daugavpils un bīstami! Satilps ir gandrīz pat vai vārtsarga laukuma robežās. Netipiski Soloņīcinam. Kanādiem nav tipiski sist pa vārtiem. Un es pirmīt teicu, atvainojos, bīstams uzbrukums Daugavpiliešu izpildījumā. 3-1. 3-1. Viens no retajiem pretuzbrukumiem šajā spēlē. Un, ja nemaldos, Gongādzes hat-triks. Tieši tā. 33. numurs. Jau pieminētais Georgijs Uljānovs atvirzījies malējā aizsarga pozīcijā. Sācies kompensācijas laiks. Alans pie bumbas, tālsitiens, nedaudz pāri vārtiem.